Un pēc tam vēl mierreizīt, un tad vēl vairāk gribās, un tad vēl vairāk, un tad vēl vairāk. Un pēc tam tu domāsi jau, kur naudu dabūt, ja vēl nopirktu. Tur strupceļš, tev nav kur vairāk iet. Tev vienkārši ir jābrauc ārstējās, ja tu netiktu kaut kādā, es nezinu, ja tu netiktu kolonijā vai cietumā. Mani sauc Loma, man ir 16 gadi. Esmu no Ogres rajona. Kolektīvā atrodos 6 mēnešus un 4 dienas. Nelietoju 2 mēnešus un 3 dienas. Man ir ļoti gudrs brālis un māsa. Un mamma visu laiku centās mani, viņiem salīdzināt. Visu laiku teica, paskaties savu brāli, paskaties uz savu māsu. Un tas man no sākuma es tam piekritu, es tur mēģināju darīt visu labāku. Tad kaut kā, es gāju uz mūzikas skolu, uz mākslas skolu, sāku iet un dejoju, dziedāju, sportoju, visu darīju. 13 gados iepazinos ar puisi, kuram bija 20 gadi. Gadu mēs bijām kopā, un tad viņš pašā sākumā vienkārši ieved man tajā pieaugušajā dzīvē, un tā bija visi draugi pilngadīgi. Uzaicina uz kādu diskotēku, tur aizbrauc kaut kur, un te jau vienmēr alkohols ir līdzi. No sākuma es jau tā nedzēru tā, drusciņi, bet kaut kā lai atbrīvotos, lai mēģinātu arī vairākiem cilvēkiem uzmanību piesaistīt. Tā. Tas bija tā kā arī nedaudz pret pašas gribu, bet pēc tam kaut kā iepatikās, un tad es pati sāku dzert tā daudz. Tu to cilvēku mīlēji? Jā. Es viņu vēl projām atceros. Tagad viņš ir labs draugs, tas puisis vienkārši ļoti labs draugs, un vairāk nekas pilnībā. Protams, es vēl neesmu aizmirsis to, jo viņš daudzreiz mani sāpināja. Es neesmu to aizmirsis, bet, ja piedos, pašam būs vieglāk dzīvot. – 2004. gadā narkotika atkarība reģistrēta 46 zēniem un 12 meitenēm. Sāku lietot narkotikas, un tieši tajā brīdī man parādījās tāds cilvēks, kurš man tiešām patika, un es ar viņu sāku draudzēties. Un pirmā reize ar viņu pārguļot, es paliku stāvoklī. Un es uzreiz atmetu narkotikas, tad mēģināju arī atmest pīpēšanu. Uzzināju, protams, es pavēlu. Man bija 18. nedēļa, jo es atsakos tam ticēt, ka es esmu bērns, ka es varu palikt stāvoklī. Tieši ar viņu es negribēju gulēt. Ar viņu es gribu būt tāda, kāda es esmu patiesībā. Mēs 9 mēnešus nodraudzējamies, cik es atceros, mums starpā nekas nebija, mēs vienkārši tā staigājām kopā, runājāmies. Man vienkārši bija labi ar viņu vienkārši būt kopā. Es par to nedomāju. Un to vienu dienu, kad uz 8. mārtu es salietojos dimedrolu, gribēs pagļučīt bišķiņu. Un tad viņš izmantoja to brīdi un pārgulēja. 15% zēnu un 20% meiteņu pirmās seksuālās attiecības notikušas alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Ir kauns prasīt puisim, vai tev esi uzvilcis prezervatīvu vai nē. Un ja tev ir kauns, tad nenodarbojas ar to un visu. Tad nedari to. Labāk paprasi, ja nevari, tad nenodarbojas. Ja es būšu kaut kādā tusā, man reāli kāda meita nepatiksies, kāds zina, kas notiks. Nē, makā stāv, viss kārtībā.
prezervatīvu tu gaidītu no puiša? Nu, labāk būtu, ka tomēr pati arī. 2004. gadā pusaudzēm izdarīja 439 mākslīgie aborti. Tas nav loģiski, bērns dzemdē bērnu. Tēt visi tie šovi, viss pārējais, un to visu var katru dienu redzēt. Elementāri. Tas vienkārši, tu visu laiku dzirdot, ka tev valstīs tas skan, tur seks, tur reāli piedur pie smadzenēm un visu. Viņi vienkārši uzturās tādā sabiedrībā, kura dzer, un pašas arī piedzerās, vai arī piedzirdīt jau ne, viņas jau mutē jau nelies tā. Pašas jau grib izskatīties arī tās labās, tad zēni to izmanto. Arī, meiteni jau ko te viņa izdarīs, viņa ir piedzērusies, varbūt arī viņa pati piekrīt. Viņa jau nedomā tad līdzi. Mans princips ir tāds tiešām, ka, ka es to darīšu pirmā reize, es to neesmu darījis, ka tas būs tiešām meiteni, kur, neteiksim, ka, ar kuru es satiekos, un tīri man meitene. Tas nebūs kaut kādā tusā, kaut kāda apkodusies meitene, un man viņa vienkārši tur tīri uz vietas atvainojas drātēt. Kā man vecāmāte stāsta, kad puisis nekad ar meiteni neķiķināsies, ja meitene pati to neļaus. Vai tu zini kādu cilvēku, kurš ir izstumtais? Viens tāds cilvēks, un šis iemesls arī ir, tas, par ko mēs runājām, apaļīga meitene. Dažiem jau tas ir tā, ka viņi pārāk daudz našķojas, un citiem dēļ tā, ka varbūt viņiem tas ir iedzimis, bet nevajag jau dēļ tā apcelt. Viņas klases biedri, meitenes, sāka par to, ka viņa nesmeķēja, nepīpēja, sāka sīst tur, un teica, lai viņa vāktos no klases uz citu skolu. Kādas iespējas viņai būtu to situāciju izmainīt uz labo pusi? Pirmām kārtām jau notievēt, otrām kā. Galvenais jau it kā būtu mainīties raksturā, un tad varētu notievēt. Es uzskatu, ka viņam ir ļoti grūti katru rītu celties un nākt uz skolu ar apziņu, kad viņu tur pazemos un nedodies fiziski iespaidos. 2004. gadā vecumā no 10 līdz 14 gadiem izdarīta viena pašnāvība. Vai tu esi iedomājies vai mēģinājies iedomāties, kā viņa jūtas pati savā ādā? Nē. Tāpēc, ka droši vien tev tas neinteresē? Jā. Man viss nejaukākā īpašība liekas egoisms. Un tāpēc tie cilvēki, kuri var ar šo īpašību cīnīties, ir tādi spilgti, jo viņiem nav daudz, un tad ar to arī viņi izceļās. Pēc 10 gadiem. Es centīšos būt laba mamma, es zinu, ka es gribu būt laba tiešām mamma un darīt visu, lai es patiktu pats saviem bērniem, būt kā draugs, nevis kā mamma. Ja vīrs došu arī tētis, lai latvieši turpinās. Pirmkārt pabeigt skolu visu, un tad spēlēt kādā hokeja komandā, kurā pienācīgi maksāt. Man patīk, tas zirgiem. Es savu ceļu reitingu, es viena šeit laukumā jāiet zirgi. Es esmu viena pati brīva no visiem. Savas domas, savu dzīvi. Būs 2 bērni, tas ir sanāk 24. Es ceru, ka būs ģitāras spēlētājs, kādā grupā spēlēšu. Ir jau tā, ka Latvijā nevar jau baigi izcelties tām spēlēšanām. Tad tur jābrauc uz ārzemēm, jāmācās, un tad varbūt tur var kaut ko veidot. Tad es tā skatos uz priekšu tam visam. Un tad tu būsi laimīgs? Jā, es būšu laimīgs, noteikti būšu laimīgs. Man kaimiņš spēlēja ģitāru, viņš man iemācīja 2 gabalus, šitos tenodās vai straipas tās. Un viņš man parādīja, kā jāspēlē, tad man kaut kā, es nezinu, kaut kāds baigi iešāvā spēlē, ka vajadzētu tiešām forši būt spēlēt ģitāru, mācīties.
Tagad, piemēram, es neesmu uzspēlējis, nu, tad štrunktīs garstāvoklis un tāds. Nav, nezinu, tādu pietrūkst. Jāizbauda katru dienu kā pēdējā. Jādara viss iespējamais, lai būtu laimīgs. Es nesportoju tikai tāpēc, lai kļūtu vienā sporta veidā par profesionāli. Es vienkārši daru, jo man patīk to darīt. Un gūst no tā prieku, izklaidējos. Un man ir svarīgi to mācīt, lai man būtu jautri, lai man būtu ko darīt. Man vienmēr ir paticis spēlēt. Un, ja ir tāda iespējas, protams, to arī izmantoju. Suņa man nav, un tāpēc es cenšos to laiku, ko es varētu iegūt ar savu suni. Cenšos to arī, protams, iegūt dzīvnieku patversmē. Bet tam man šķiet ļoti negodīgi, tā kā daži cilvēki izrīkojās ar dzīvniekiem, un es cenšos to darīt savā darbā. Modeļieris. Zviesma. Slavenā modeļieri.